Ecehēla grāmata, 13. nodaļa. Mani skāra tā kunga vārds, kas man sacīja: cilvēka bērns, sludini pret Izraēla praviešiem. Saki tiem, kas sludina no savas paša sirds, klausaties tā kunga vārdu. Tā saka tas kungs: lāsts tiem sirdsapziņu zaudējušiem praviešiem, kas seko savam pašu prātam un paši nav pieredzējuši nevienu gara parādību. Tavi pravieši Izraēli ir kļuvuši kā lapsas sagrautos mūros. Viņi nav stājušies priekšā plaisājumiem sienās un nav cēluši mūri ap Izraēla namu, lai tas varētu pastāvēt cīņā tā kunga dienā. Viņu pravietojumi bija meli un viņu zīlējumi viltus, kad tie sacīja: tā saka tas kungs. Kaut gan tas kungs viņus nebija sūtījis, bet viņi gaidīja, ka viņu vārdi piepildīsies. Vai jūsu it kā redzētās parādības nebija bijušas tikai māņi, un jūsu pravietojumi meli, kad jūs sacījāt: tā saka tas kungs, kaut gan es neko nebiju teicis? Tādēļ saka Dievs tas kungs, tāpēc, ka jūs runājāt māņus un sludinājāt melus, es celšos pret jums, saka Dievs tas kungs. Es pacelšu savu roku, un tā kritīs uz tiem praviešiem, kas pravieto māņus un sludina melus. Tiem nebūs būt manas tautas kopībā, tiem nebūs būt ierakstītiem Izraēla nama cilts grāmatā, un tie neatgriezīsies Izraēla zemē, lai jūs kopā atzītu, ka es esmu Dievs tas kungs. Pravietiskā aizrautība ir visu reliģiju fenomens. Nav neviena reliģija pasaulē, kurai nebūtu pravieši. Dažādā veidā pravieši ir pravietojuši. Ar dažādiem paņēmieniem viņi ir izsaukuši pravietisku aizrautību. Dažreiz šie paņēmieni un metodas ir ļoti apšaubāmas. Dažreiz, lai iegūtu pravietisku aizrautību un nonāktu transā, top lietotas narkotikas. Dažkārt, lai nonāktu transa stāvoklī un varētu nonākt gara, jeb garu vadībā, top lietota vienveidīga, uzmācīga, ļoti skaļa muzika. Ir dažādi veidi, kā ļaudis nonāk pie šīs pravietiskās aizrautības. Šeit es nerunāju tikai par kristietību, šeit es runāju par reliģijām visplašākajā skatījumā. Kad mēs no šī globālā skata uz pasaules reliģijām pievēršamies Bībeles Dieva reliģijai, domājam par vienīgo Dievu, kuru mēs pielūdzam, tad mums ir jāsaka, ka šeit pravietošanai ir milzīga nozīme. Tāpēc, ka Dievs sevi mums ir atklājis ar praviešu starpniecību. Šī grāmata, mūsu svētā grāmata, Bībele, ir galvenam kārtam uzrakstīta no Dieva vīriem praviešiem. Izņemot dažas grāmatas,
Tas ir pravietisks vārds. Ko mēs par Dievu zinām, to mēs esam uzzinājuši nevis raugoties Dieva roku darbos radībā, bet šeit, šajā vārdā. Tas ir mūsu pestīšanas evaņģēlijs. Tas ir mūsu dzīves pamats, mūsu atziņas pamats. Un tāpēc, ka mums šis pravietiskais vārds ir atklājis Dievu, tā kā mēs viņu pazīstam, mēs esam gatavi priekš viņa dzīvot un par viņu mirt. Pravietiskajam vārdam ir milzīga nozīme. Un tāpēc, ka pravietiskais vārds veido mūsu garīgo pasauli un atziņu, tāpēc viltus pravietojumi ir ārkārtīgi bīstami. Jo tie izmaina mūsu domāšanu un ieved mūs maldos, no kuriem bieži vien cilvēks nekad neizkļūst ārā. Viltus praviešojumi, mēs līdzībā varam sacīt, ieved cilvēku džungļos, kuros viņš ir pazudis uz visiem laikiem. Tas ir ļoti nopietni. Kad mēs raugamies Bībelē un dzīvē, reliģiskajā dzīvē, mēs sastopam 3 veida praviešus. Vispirms, un tas ir tas brīnišķīgais, mēs varam sacīt, mēs esam Dievam pateicīgi, ka tam kungam ir bijuši un ir vīri un arī sievas, caur kuriem viņš ir varējis runāt, kuriem viņš sevi ir atklājis un caur kuriem viņš sevi ir atklājis plašākām ļaužu masām. Tie ir tā kunga pravieši, kuri runā svēta gara iedvesmā un svēta gara spēkā. Šo praviešu vēsts bieži vien ir cilvēcīgai ausī un cilvēcīgajam prātam ļoti nepatīkami vārdi. Mēs arī to Bībelē redzam, ka patiesie Dieva pravieši lielākoties nav tikuši pieņemti un uzklausīti. Viņiem ļaudis, tie, pie kuriem Dievs viņus ir sūtījis, bieži ir turējušies pretim un darījuši viņiem pāri. Jēzum bija jāsaka, ka pravietis netop cienīts savā tēva pilsētā. Mēs redzam to, ka daudzi no praviešiem ir tikuši no reliģiskiem ļaudīm, no saviem ļaudīm, ne tikai nicināti, bet pat nonāvēti. Un Jēzum bija jāsaka vārdus, kurus mēs lasām Mateja evaņģēlija 23. nodaļā, no 29. panta sākot. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, ja jūs ceļat kapenes praviešiem un izgraznojat taisno kapu pieminekļus un sakāt, ja mēs būtu bijuši mūsu tēva laikos, mēs nebūtu piedalījušies praviešu asins izliešanā. Tātad jūs dodat liecību par sevi, ka jūs esat praviešu slepkavu bērni. Jūs atceraties, ka kādreiz vien no lielākiem Dieva praviešiem Mozu izraēlieši vēlējās nomētāt ar akmeņiem? Jūs atceraties, kādas ciešanas bija jāpiedzīvo jaunajam Dieva pravietim Jeremijam? Ka par to, ka viņš sludināja vēsti, kas nebija tīkama klausītāju ausīm, viņu ieslodzīja akā, kas bija dubļu pilna,
un viņš atradās dzīves briesmās. Kad mēs lasām vēstuli Ebrejiem 11. nodaļu šo ticības varoņu himnu, tad tur runa par tiem, kas ir ar zāģiem sazāģēti. Pēc tradīcijas pravietis Jezaja tika ar zāģi pārzāģēts. Mēs zinām notikumu ar Jāni Kristītāju, par kuru Jēzus saka, ka viņš ir lielākais no praviešiem. Vienas izvirtušas sievietes iegribas dēļ viņa galva tika nocirsta, tāpēc, ka viņš norāja ķēniņu par viņa dzīvi grēkā. Pravieši ir cietuši. Pravieši reti, kad ir tikuši aplaudēti, kad labprātīgi viņi ir uzklausīti. Tie ir tā kunga pravieši. Viņi ir miruši, bet caur viņiem Dievs turpina runāt, un mēs esam pateicīgi, ka viņi ir bijuši paklausīgi tam kungam, un ka šo praviešu dēļ mums ir svētie raksti, un ka cauri gadu simtiņiem Dievs joprojām ir sūtījis praviešus, kas ir kalpojuši viņa draudzēji. Tad otram kārtam mēs gan Bībelē, gan dzīvē sastopamies ar praviešiem, kurus mums ir jānosauc par viltus praviešiem. Vispirmam kārtam tāpēc tie ir viltus pravieši, ka viņi ir runājuši nevis no Dieva gara iedvēsti, bet viņi ir runājuši no kāda cita gara, sveša gara, pievīlēja gara, Sātana gara. Viņi ir uzdevušies par Dieva sūtņiem, bet viņi ir sludinājuši slepenas posta mācības. Sātans ir viņus izlietojis. Tā ir otra praviešu grupa. Un trešā praviešu grupa, un liekas, ka tā ir tā vislielākā, ir tā, par kuriem mēs lasījām šeit Eceheļa grāmatas 13. nodaļā, kuri runā nevis no tā kunga, kur runā arī nevis no kāda cita gara, bet runā no savas pašas sirds, bet uzdrošina sacīt, tā saka tas kungs. Tā tas bija senajos laikos Izrēlā. Tā tas bija starp izraeliešiem tad, kad viņi atradās trimdā. Tā tas bija pirmajā kristīgajā draudzē, un tā tas ir mūsu dienās, kad ir tik daudz cilvēku, kas runā paši no sevis. Dievs viņus nav sūtījis, Dievs viņam nekā nav atklājis, bet viņi grib būt pravieši. Tur ir zināms nolūks. Lukas evaņģīlija 6. nodaļā un 26. pantā mēs atrodam vienu no šiem iemesliem, kāpēc tik daudziem gribās būt praviešiem un runāt it kā tā kunga vārdā. Vai jums, kad visi ļaudis jums teica glaimus, to pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem? Lūk, cilvēka godkārība, lepnums, vēlēšanās būt pirmajam, būt ievērotam, ir viens no iemesliem, kas ļaudīm liek uzdoties par praviešiem. Par nožēlu ir ļaudis, kuri savā ļoti teicamajā vēlmē uzklausīties praviešus aplaudē šādiem, kas paši sevi par praviešiem uzdod. Otrs iemesls, kāpēc daudzi uzdodas par praviešiem, ir tāpēc, lai kā vilki varētu plosīt aitas, lai kā viltas pravieši varētu izspiest no ļaudīm sev personīgu labumu. Lūk, šīs ir trīs grupas pravieši. Tā kunga pravieši un viltas pravieši, gan tie, kas runā no citas sveša gara, gan tie, kas runā paši no sevis. Svētie raksti mūs
ļoti daudzkārtīgi brīdina no viltus praviešiem. Tā ir ļoti nopietna lieta. Jēzus brīdināja no viltus praviešiem daudzkārtīgi, jau kalna svētrunā. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā un 15. pantā Jēzus saka: sargaties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk auju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki, kas ir tik laipni, tik šķietami mīlīgi un runā tik brīnišķīgus vārdus, bet kuriem rūp personīgais labums, kur ir līdzīgi plēsīgiem vilkiem. Un Mateja evaņģēlija 24. nodaļā jau mēs lasījām brīdinājumu no viltus praviešiem. Vismaz 3 reizes šajā nopietnajā runā, Mateja evaņģēlija 24. nodaļā, kur Jēzus runā pravietiski, viņš brīdina no viltus praviešiem. Par nevienu lietu Jēzus šajā nodaļā nerunā tik daudz, tik atkārtot, kā izsaka brīdinājumu no viltus praviešiem. Vai tikai Jēzus brīdina mūs no viltus praviešiem? Nē, arī apustuļi mūs brīdina no viltus praviešiem. Apustulis Pēteris, piemēram, 2. vēstulē, 2. nodaļā un 1. pantā saka: ir bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības. Apustulis Jānis 1. vēstulē 4. nodaļā un 1. pantā raksta: mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Un lielais apustulis Pāvils vairāk kārtīgi brīdina draudzi no viltus praviešiem. 1. vēstulē Tesaloniķiešiem, 5. nodaļā no 20. panta. Viņš raksta: neniciniet pravieša dāvanas, pārbaudiet visu. Kas labs, to paturiet, atraujieties no visa, kas liekas, ja izskatās ļauns. Mēs dažreiz domājam, ka šie vārdi pārbaudiet visu attiecas uz dažādām sadzīves lietām, uz dažādām atziņām un tā tālāk, bet šie vārdi pārbaudiet visu kontekstā runā tieši par praviešojumiem, par praviešu dāvanām. Pārbaudiet visu. 2. vēstulē Tesaloniķiešiem, 2. nodaļā, tur mēs lasam vārdus no 3. panta sākot: lai neviens jūs nemaldina, ne tādā, ne citādā veidā, jo pa priekšu jānāk atkrišanai, jāparādas grēka cilvēkam, pazušanas dēlam. Netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā tikai tam, kas to līdz šim kavē, pa priekš jāpazūd. Jo viņa šī pretinieka parādīšanās ar visu viņa viltu svaru, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd. Un 1. vēstulē Timotejam, savam garīgajam dēlam, Pāvils raksta 4. nodaļā: gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi apzīmēta. Tā mēs varam turpināt. Vecajā derībā jūs varat lasīt Jeremijas grāmatas 23. nodaļu. Jau nolasīt to 13. nodaļu Eceheļa grāmatā, Ezejas grāmatā 44. nodaļu. Mēs topam brīdināt no viltus praviešiem. Jūs jautāsiet, kā lai mēs vienkārši cilvēki
spējam saprast un atšķirt viltus praviešus no patiesiem praviešiem? Vai ir iespēja atšķirt? Kā lai mēs zinām? Kā lai mēs pazīstam? Es vēlos jums pieminēt 7 lietas, jeb 7 pārbaudas momentus, kādā veidā mēs varam pārbaudīt. Un visi tie ir balstīti uz svētiem rakstiem. Vispirms, mēs lasām jau 5. Mūzes grāmatā, 18. nodaļā, no 20. līdz 22. pantam, šādus vārdus. Ja kāds pravietis kaut ko iedrošināsies runāt manā vārdā, teikt, ko es neesmu pavēlējis tam runāt, vai ja tas runās kādu citu dievu vārdā, tad tādam pravietim ir jāmirst. Ja tu tad savā nodabā domātu, kā lai mēs pazīstam vārdu, ko tas kungs nav runājis, tad zini, ja pravietis runās tā kunga vārdā, bet pravietojums nepiepildās un nekļūs īstenība, tad tas ir vārds, ko tas kungs nav runājis. Pravietis to ir teicis savā pārgalvībā, tāpēc nebīstieties no viņa. Viens no iemesliem, kāpēc es jūtu nepieciešamību runāt par viltus praviešiem, ir tas fakts, ka jūnijas sākumā Latvijā viesosies kāds amerikāņu mācītājs Benny Hinn, kurš ir paredzēts, ka viņš sludinās, runās Meža parka lielajā estrādē. Un lūk, šis vīrs, Benny Hinn, ir viens no šādiem viltus praviešiem. Ļoti bīstams viltus pravietis. Un attiecībā uz Benny Hinn ir tieši šis vārds, kuru mēs lasījām. Ja pravietis praviešu nepiepildās, tad tas ir viltus pravietis, kuru es neesmu sūtījis, kur runājis savā pārgalvībā. 31. decembrī 1989. gadā Orlando pilsētā, Floridā, Benny Hinn praviešoja veca gada vakarā un runāja par nākošo 10 gadi, proti par laiku līdz 1999. gadam. Un ko Benny Hinn praviešoja? Viņš pravietoja dažas brīnišķīgas lietas. Viņš sacīja, ka tuvākajos gados visās Amerikas skolās beidzot tiks mācīts evaņģēlijs bērniem. Jūs ziniet to, ka Amerikas skolās nav brīvi Dievu lūgt. Amerikas skolās nav brīvi mācīt reliģiju nekādā veidā, izņemot kristīgas skolas. Benijs Hinns praviešo, ka būs iespējams sludināt bērniem evaņģēliju. Ir pagājis jau ilgs laiks, vairāk kā 10 gadi. Situācija Amerikā nav uzlabojusies, bet pasliktinājusies. Benijs Hinns sacīja šajā pašā praviešojumā, ka šajos nākamajos gados pēc 89. gada daudzi mirušie uzcelsies no kapiem un apstaigās mājas un evaņģelizēs cilvēkus. Neviens kaps vēl nav atdarījies, un ne pie vienām durvīm kāds mirušais nav ieradies, lai sludinātu evaņģēliju. Benijs Hinns šajā praviešojumā 31. decembrī 89. gadā sacīja, ka 94. gadā, vēlākais 95. gadā Dievs Amerikā iznīcinās visus homoseksuāļus un iznīcinās viņus ar uguni. Mēs zinām, ka tagad ir 2001. gads, un homoseksuāliskā kustība Amerikā ne tikai nav iznīcināta, bet ir gājusi plašumā. Viņš praviešoja
ka lūk pagājušajā 10 gadē Kanādā būs milzīga garīga atmoda, kas iesāksies no Amerikas rietumu krasta. Amerikas rietumu krastā pagājušajā gada 10. attīstījās ļoti spēcīga satanistu kustība, un nekāda garīga atmoda nav sākusies. Viņš paredzēja, ka pagājušajā gada 10. Amerikas rietumu austrumu krasts, kuri vislielākās pilsētas, ieskaitot Vašingtonu un Ņujorku, tiks absolūti iznīcināts no zemestrīcēm. Izņemot zemestrīces, kādas ir laiku pa laikam tur atkārtojušās, nekas nav noticis un viss šīs pilsētas eksistē. Viņš praviešoja, ka lūk, Savienotajās valstīs pagājušajā 10 gadē par prezidentu tiks ievēlēta sieviete. Ir iesācies jaunais gadu tūkstotis, un joprojām neviena sieviete nav Amerikas Savienoto valstu prezidente. Kā mēs varam pazīt viltus praviešus? Zini, Dievs saka, ja pravietis runās tā kunga vārdā, bet pravietojums nepiepildās un nekļūs īstenība, tad tas ir vārds, ko tas kungs nav runājis, pravietis to ir teicis savā pārgalvībā, tāpēc nebīstīties no viņa. Otram kārtam, kā mēs varam zināt, ka ir viltus pravietis? 5. Mūzes grāmatā, šajā pašā grāmatā, 13. nodaļā, no 2. panta, kad tavā vidū celtos pravietis vai sapņotājs, kas tev ļautu redzēt zīmes un brīnumus. Un šī zīme vai brīnums, uz kuru viņš ir aizrādījis, tiešām piepildītos. Un tad viņš sāktu tevi skubināt. Iesim, sekosim svešiem dieviem, ko tu nepazīst, un tiem kalposim, tad tev nebūs klausīt šā pravieša vārdiem, nec arī sapņotāju sapņiem, jo tas kungs, jūsu dievs, jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs esat tie, kas to kungu, savu dievu mīlat ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Ko tas nozīmē? Jā, tas, ko pravietis saka, tas piepildās. Bet viņa mācība ir nepareiza mācība, tad viņš ir viltus pravietis. Protams, ka man nav laika, nedz arī vēlēšanās šeit daudz ko vēl minēt par šo vīru Beniju Hinu, kā es pieminēju, bet tomēr ir pāris lietas man jāpiemina, kas sastāda viltus, nepareizu, nebībelīgu mācību, ar kādu viņš, lepodamies ar zīmēm un brīnumiem, pasludina. Piemēram, viņš pirms kāda laika mācīja, ka Dievs Tēvs ir trīsvienīgs, ka viņam ir garīga miesa, rokas un kājas un acis un tā tālāk, viņam ir dvēsele un gars. Jēzum Kristum ir miesa, dvēsele un gars, un svētajam garam ir garīga miesa, dvēsele un gars. Nav tikai 3, bet 9. Tāds bija Benija Hina izsauciens, kas ir absolūti pretrunā ar svētajiem rakstiem, jo ir tikai viens vienīgs Dievs, trīsvienīgs Dievs. Benijs Hins māca, ka tad, kad Jēzus tika piesists pie krusta, viņš uzņēma sevī sātanisko dabu. Viņš māca, ka ticīgie nekad nedrīkst lūgt Dievu tavs prāts, lai notiek, jo šāda lūgšana iznīcina ticību. Tātad var notikt šķietami zīmi un brīnumi, bet ja ir nepareiza mācība, tad tas ir pravietis, kuru tas kungs nav sūtījis, kas runā pats no sevis. Trešam kārtam, kā mēs varam pazīt viltus praviešus? 1. vēstulē korintiešiem 12. nodaļā un 10. pantā ir rakstīts. Te ir uzskaitītas garīgās dāvanas, un te ir tā, citam ir spēka brīnums darīt, citam dāvanas runāt praviešu spētā, citam garu pazīšana. Garu pazīšanas dāvana. Es domāju, ka tā ir īpaša dāvana,
pēc kuras kristīgai draudzei, kristiešiem, kuri atzīst garīgas dāvanas, būtu jālūdz un jācenšas, lai tas kungs šādu dāvanu dotu. Un, protams, mums Dievs ir devis savu garu un ir devis kristīgu prātu. Un šo kristīgo prātu mums ir jālieto, lai atsauktos tam vārdam, kuru mēs lasījām no 1. vēstules Tesaloniķiešiem 5. nodaļas 20. 21. pantā. Pārbaudiet visu. Pārbaudiet visu. 4. lieta, kā mēs varam zināt viltus praviešus, ir pēc viņu augļiem. Mateja evaņģēlija 24. nodaļā no 16. panta Jēzus saka tā. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā no 16. panta. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnu ogas no ērkšķiem vai vīģis no daģiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, nelaga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts nemest ugunī. Tāpēc no viņa augļiem jūs būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara man debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis, jūs ļauna darītāji. Protams, lai mēs varētu cilvēkus pazīt pēc viņu augļiem, tad mums kādu laiku vismaz ir jābūt ar viņiem kopā. 5. lieta, kā mēs varam pazīt viltus praviešus, ir pārbaudot viņu izteicienus ar Svēto rakstu palīdzību. Jūs atceraties apustuļu darbu grāmatā, mēs lasām par apustuli Pāvilu, kurš nonāca Berejā, un tur pasludināja evaņģēliju. Tur bija ticīgi cilvēki, kur nebija kristieši. Bet, kad viņi dzirdēja apustuļu vārdus, tad viņi rūpīgi pārbaudīja svētajos rakstos, vai tā ir, vai tas saskan ar Dieva vārdu. Ja kāda mācība runā pretim svētiem rakstiem, tad tā nav no tā kunga. Protams, lai mēs varētu pārbaudīt ar svēto rakstu palīdzību, mums svētos rakstus ir jāpazīst. Mums ir jāpiespiežās, jāveltī uzmanība svēto rakstu studijai, lai mēs spētu pārbaudīt. Un, protams, ka svēto rakstu zināšana mums ir jāsavieno ar lūgšanu, lai tas kungs palīdz mums svētos rakstus pareizi saprast. 6. lieta, kas ir nepieciešama, lai mēs pazītu, jeb atšķirtu viltus praviešus un netaptu pievilti, ir, ka mums ir jāstaigā gaismā. Lasiet vēstuli romiešiem 1. nodaļu. Lasiet 2. vēstuli Tesaloniķiešiem 2. nodaļu. Tur ir doma, tur ir šī atziņa, ka lūk tiem ļaudīm, kuri dzīvo apzināti grēkā, Dievs pieļauj pievilšanu. 2. vēstule Tesaloniķiešiem es pāris pantus varu jums izlasīt. Netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā, viņa šī pretinieka parādīšanās ar visu viņa viltas svaru, zīmēm, brīnumiem ir Sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem, un tādā kārtā krīt sodā visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. Tas nozīmē, ka mums ir jāstaigā Dieva gaismā.
ka mums ir jācīnās, jārūpējās par to, lai mūsu dzīvē nebūtu apzināta grēka. Jo Dievs saka, ka tiem, kas apzināti grēko, Dievs sūta maldu garu, ka ļaudis tic meliem. Cik tas ir nopietni. Cik tas ir nopietni. Un beidzot, viltus pravieši meklē pagodināt sevi. Viņi meklē atzinību no cilvēkiem. Viņi dara visu iespējamo, lai izceltu sevi. Atgriežoties pie Benija Hina. Benijs Hins saka tā: es esmu Benī Jehova. Tāpēc, ka es esmu piedzimis no augšienes, es esmu kļuvis par Dievu virs zemes. Es esmu mazs Dievs šajā pasaulē. Un jūs arī esat Dievi. Es esmu Dievs cilvēks. Es vairs neesmu cilvēcīga būtne, bet es esmu mazs Mesija. Kāda drausmīga pārdrošība un ķecerība. Par sevi viņš stāsta lietas, kas neatbilst patiesībai, lai izceltu sevi. Viņš sevi pasludina, ka viņš ir Izraēlas, Jafas pilsētas mēra dēls. Viņa tēvs pirmkārtam nav jūds, bet arābs, palestīnietis. Viņš strādājis ir pasta iestādē un pilsētas domē ir strādājis par kādu ierēdni un nekad nav bijis pilsētas mērs. Viņš saka, ka viņš ir kristīts 3. decembrī 52. gadā no Grieķu ortodoksa patriarha Benedikta. Benedikts savā amatā tika ievēlēts tikai 58. gadā. Ko es vēlos sacīt? Cilvēkam liekas, ka viņam ir jāpagodina sevi, jāizceļ sevi. Es esmu darījis tādus brīnumus. Es biju tajā pilsētā un tur bija tik daudz tūkstoši cilvēku. Es darīju to, es runāju to, es. Kā zināt viltus praviešus? Pirmam kārtam tie ir viltus pravieši, kuri praviešo un praviešiem nepiepildās. Otram kārtam varbūt, ka piepildās kāda lieta, bet viņu mācība neatbilst svētiem rakstiem, ir nepareiza. Tas ir viltus pravietis. Tad trešam kārtam Dievs dod saviem ļaudīm svēto garu un svēta gara dāvanu, garu pārbaudīšanas dāvanu. Ceturtkārt mēs varam pazīt pēc augļiem. Piektkārt, mācība ir jāsaskana svētiem rakstiem. Sestkārt, lai mēs tiktu pasargāti no pievilšanas, mums ir jāstaigā gaismā. Un septiņkārt mēs redzam, ka viltus pravieši mēģina pagodināt sevi likt centrā. Nobeidzot, mani brāļi un māsas, es vēlos pieskārties kaut kam nozīmīgākam, kaut gan tas visiepriekšējais bija ar lielu nozīmi. Bet es gribētu, lai jūs 4 lietas vēl paturētu prātā. Domājot par pravietojumiem un par praviešiem. 4 lietas. Pirmā lieta. Pirmajā vēstulē korintiešiem 14. nodaļā un 1. pantā mēs lasām šādu vārdu, kuru mēs bieži vien ignorējam, bet neievērojam. Dzenieties pēc mīlestības, bet rūpējieties arī par garīgām dāvanām, sevišķi, lai jums būtu praviešu dāvana. Kristīgai draudzei ir jālūdz, lai tas kungs dod garīgas dāvanas, ar kurām mēs varam Dievu pagodināt un kalpot Kristus draudzei, Kristus miesai par stiprinājumu, par uzcelšanu, par svētību.
Un starp šīm dāvanām izcila vieta ir praviešu dāvanai. Ko nozīmē pravieša dāvana? Nevienmēr tas nozīmē, un parasti tas nenozīmē pasludināt nākošas lietas. Pravieša dāvana nozīmē runāt patiesību svētā gara spēkā un autoritātē, īstā laikā un īstā vietā. Un lūk, cik tas būtu svētīgi un cik tas ir nepieciešami, lai pravieša dāvana būtu visiem tiem, kas nāk draudzes priekšā ar evaņģēlija sludināšanu. Ka viņi runātu svēta gara iedvestus vārdus, patiesības vārdu, vārdu, kas ir īstā laikā un īstā vietā teikts ar dievišķu autoritāti. Tā ir viena lieta. Otrā lieta, pirmajā vēstulē Tesaloniķiem 5:20 ir rakstīts: neniciniet praviešu mācības. Neniciniet. Pret garīgām lietām mums ir jāizturās ar lielu bijību. Tā ir traģēdija, ja mēs kādu lietu naivi pieņemam to nepārbaudīdami. Bet tikpat liela traģēdija ir, ja mēs visu, kas it kā nāk mums nesaprotamā veidā, tūlīt noraidam un sakam, tas ir no velna. Tas ir ļoti bīstami. Tāpēc mums ir jālieto šīs 7 lietas, kuras mēs pieminējām, lai mēs spētu saprast, vai tas, ko mēs klausamies, tas, ko mēs dzirdam, tas, ko mums it kā pravietiskā vārdā ceļ priekšā, vai tas ir no tā kunga vai nav. Trešā lieta ir vārdi, ko mēs lasām 2. Pētera vēstulē, 1. nodaļā un 20. 21. pants. Par visām lietām ievērojiet, ka neviena praviešu mācība rakstos nav patvaļīgi iztulkojama, jo praviešu sludināšana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki runājuši svētā gara spēkā. Un svētie raksti ir šis stiprais praviešu vārds. Un mēs varam labi to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā. Bet mēs nedrīkstam svētos rakstus patvaļīgi iztulkot, tā kā ausis niez. Bet mums ir jāņem vērā, kas ir rakstīts, un ar lūkšanu ir jāiedziļinājās svētajos rakstos, lai mēs tos pareizi saprastu. Un beidzot, vai jūs ievērojāt to, kā Jēzus brīdina no viltus praviešiem? Mateja evaņģēlija 24. nodaļā tur bija tā rakstīts: un daudz viltus pravieši celsies, daudzus pievils, tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izdzisīs, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Mēs parasti šos 3 pantus atdalām vienu no otra un katru šo teikumu lietojam neatkarīgi. Mēs izraujam ārā no konteksta un sakam, jā, daudz viltus pravieši celsies un daudz pievils. Un mēs liekam šeit punktu. Vārdus, tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izdzisīs, mēs neatiecinām, nesastaistam kopā ar viltus praviešu mācību. Mēs domājam, ka tas ir vārds pats par sevi, bet tas ir vārds, kas ir kopsaistībā ar viltus praviešiem. Tāpēc, ka netaisnība, jeb nepareiza mācība izplatīsies, patiesā mīlestība izzūd. Un beidzot, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Te ir runa par to, ka cilvēks, kas pastāv pie patiesības, cilvēks, kas nav pievilts, kurš neļaujās pievilties, kurš ir rūpējies par pastāvēšanu līdz galam, tas tiks izglābts. Kas ir nepievilts, tas taps izglābts. Un tāpēc Jēzus brīdina, lai mēs uzmanamies no pievilšanas. Tātad, kopā to savelkot, rūpēsimies par to un lūksim pēc tā,
lai Kristus draudzē būtu garīgas dāvanas un praviešu dāvana. Nenicināsim praviešu mācības, bet pārbaudīsim tās svēto rakstu gaismā. Neiztulkosim pravietiskas mācības rakstos pēc sava pašu prāta, bet iedziļināsimies, lai mēs pareizi saprastu, ko Dievs mums grib teikt, un rūpēsimies, lai mēs netaptu pievilti. Jo tikai tad, ja mēs pastāvēsim patiesībā līdz galam, mēs tiksim izglābti.